Mazpulka organizācija pasaulē ir pazīstama kā 4H klubi. Tā ir radusies pagājušā gadsimta sākumā Amerikā un Latvijā darbojas kopš 1929. gada, ar pārtraukumu Padomju Savienības periodā. Organizācijas sākotnējais mērķis bija jauniešu iesaiste patstāvīgu darbu iemaņu apguvē, galvenokārt lauksaimniecībā. Mūsdienās ar vien lielāku uzsvaru mēs vēršam uz dažādu veidu uzņēmējdarbības prasmju apguves veicināšanu un arī pilsoniskās līdzdalības veicināšanu savas kopienas dzīves uzlabošanā. Ietekmes mērīšana vispirms ir nozīmīga, lai mēs paši novērtētu savu darbu un varētu to uzlabot, bet tikpat nozīmīgi ir tā, lai komunicētu ar sabiedrību un finansētājiem, lai apliecinātu organizācijas nozīmību. Vēl ietekmes mērīšana noteikti ir ļoti būtiski iesaistīto jauniešu pašapziņai un motivācijai. Ja tu esi viens, kaut ko labu darot, tas dažkārt šķiet maznozīmīgi. Taču, ja mēs saskaitām visu kopā ievākto pļavas augu sēklas un paskaidrojam, cik kvadrātmetru bioloģiski vērtīgs pļavas bija iespējams atjaunot, tad ir sajūta, ka tu esi daļa no kaut kā liela un nozīmīga. Un tas savukārt dod lielāku gandarījumu un pašapziņu un motivāciju atkal iesaistīties. Mēs domājam, ka mūsu labākā praksa ir mazpulcēnu izaugsmes novērtēšana, piešķirot tiem certifikātus un apbalvojumus. Katru gadu mazpulcēnus aicinām īstenot vismaz vienu projektu par viņu pašu izvēlētu tēmu. Tādējādi mēs īstenojam mazpulku principu mācīties darot. Projekta fóruma ir mūsu galvenais darba izvērtējuma laiks, pēc tiem apkopojam skaitliskos rezultātus un aicinām uz izvērtējumu diskusijām iesaistītos vērtētājus, mazpulku vadītājus un mazpulku padomu. Nākamais solis mazpulcēnu izaugsmes un mūsu organizācijas ietekmes mērīšanā ir goda nominācijas konkurss Augsim Latvijai, kurā piedalās jaunieši, kuri ir vismaz 5 gadus mazpulkā un īstenojuši vismaz 5 projektus. Konkursa laikā mazpulcēni prezentē savu darbu mazpulkos 5 un vairāk gadu garumā. Šis ir brīdis, kurā katrs mazpulcēns, mazpulku vadītājs, sadarbības partneri un mēs, kā organizācija, novērtējam organizācijas ietekmi uz jauniešu izaugsmi ilgtermiņā. Ik gadus mūsu goda nomināciju saņem ap 20 jaunieši. Mazpulkiem ietekmes mērīšana ļauj mums vispirms pašiem apzināties un novērtēt sava darba apjomu, kvalitāti, pēc tam stāstīt sabiedrībai par mūsu organizācijas nozīmi, piesaistīt finansētājus, atbalstītājus, sadarbības partnerus, kā arī jaunas organizācijas biedrus. Organizācijām, kas vēlas sākt savu ietekmes mērīšanu, mēs vispirms iesakām nodefinēt mērķi, kādu ieguldījumu ietekmes sabiedrībā mēs vēlamies sasniegt. Un tad apkopot un uzkrāt un laiku pa laikam izvērtēt datus par to, kas ir labs padarīts, kādu labumu sabiedrībai jūsu organizācija ir devusi. Mēs, Latvijas mazpulki un droši vien daudzas organizācijas ir sabiedriska labuma organizācijas, kas saņem gan publisko, gan privāto ziedotāju finansējumu. Katras sabiedriska labuma organizācijas mērķis ir sniegt kādu labumu sabiedrībai. Ja organizācija darbojas jau kādu laiku, tad ir būtiski gan sev, gan sabiedrībai spēt paskaidrot, kāds ir tas labums, ko mūsu organizācijas darbības sniedz sabiedrībai, jeb kāda ir tās sociālā ietekme.